Ventspils bibliotēka septembrī piedāvā grāmatu jaunumos plašāku literatūras klāstu angļu valodā. Piedāvājam autors, kas ir jau tulkoti arī latviski, un tādi, kas latviešu valodā nav pieejami. Pirmā autora ir Lorena Konrāde, Sweet Little Lies, mazie saldie meli, tas būtu tulkojumā. Un šī ir jauna amerikāņu rakstniece, šeit ir viņas portrets. Viņa ir TV personība, modes dizainere un MTV realitātes šovu veidotāja. Viņas romāns Mazie saldi meli ir izklaidējoši raksturu par Holivudas jaunatni. Un stāsta pamatā ir divas draudzenes, kuras nokļūst televīzijas šovā LA Candy, bet dzīve, kamēr priekšā nav nemaz tik vienkārša. Tātad intrikas, draudzība, meli. Nākošā autore, kura arī nav tulkota latviski, bet viņa tiek pielīdzināta Džeimsam, jo šis arī ir erotisks romāns, un salīdzinājumā ar 50 greju nokrāsām kritiķi atzīst, ka šis ir jutekliskāks. Un tas ir pārdots vairāk kā 2 miljonos eksemplāru 30 valstīs. Šeit ir arī Džeimsa romāni, 50 greju nokrāsas ar turpinājumiem, kas arī vēl latviski nav iztulkoti un izdoti. Tātad vēl ir Shades of Darker un Shades of Freed. Nākošais romāns vēl viena amerikāņu autore. The Taker neaizmirstams stāsts par bezatbildes mīlestību, kura iedvesmo un stiprina, bet tai pašā laikā ir akla un iznīcinoša. The Taker ir mūžīgais mīles stāsts. Doktors Lūks atgriežas mājās pēc dežūras slimnīcā, viņa ikdienišķo rutīnu iztraucē Leonorā un maina viņa dzīvi uz visiem laikiem. Vēl viena rakstniece, jau iepazīta, Lorena Keita. Romāns Natālijas Hārgravas nodevība. Stāsts ir par vidusskolas skaistuli, kur vēlās iekarot skaistuma karalienes titulu. Viņa veido dzīvi pēc savu prātu, bet ir viena lieta, ko viņa nespēja kontrolēt, un tas ir liktenis. Un vēl šīs pašas autoras grāmatas, latviski zinām, ka Eņģeļa nakts triloģijas pārējās 2 daļas, Fallen un Passion. Sofija Kinsela, angļu autora, kas neprasa komentārus, kas jau ir pazīstama ar savām šopaholiķes grāmatām, un šī ir mini šopaholiķe, kāda māte tāda meita, ja ābols no ābela stāv un nekrīt. Tātad stāsta, šī romāna pamatā ir stāsts par viņu mazo meitiņu, kur arī aizraujās ar iepirkšanos. Asa Larsson, zviedru rakstniece, kriminālu romānu autore, bet visi pazīst vairāk Latvijā Stevenu Larsonu, bet viņai nav nekādu radniecisku saišu. Kaut gan ir radnieciski tātad literārā darbība. James Pattersons, Private Games. Pattersona uzvārds arī neprasa komentārus, jau iepazīts ar saviem tulkotajiem darbiem latviski. Un šī romāna pamatā ir pavisam nesen notikušās olimpiskās spēles, tiek gatavots uzbrukums tām, un privāta detektīva aģentūra Only Private ir ekskluzīva aģentūra, un tikai viņi spēj glābt šīs spēles. Terijs Pečets, I Shall Wear Midnight, arī latviski viņa darbi ir izdoti, un šajā romānā ir joki, aforismi, atziņas vārdu spēles, un romāns vedina uz pārdomām par sievietes lomu, par reliģiju, kādu nodara ļaunumu sabiedrībai,
un par sabiedrības iegribām. Lisa Smita, Vampīru dienas grāmatas autora, The Secret Cycle. Tātad arī Vampīru dienas grāmatas atlikušās daļas būs tagad pieejamas mūsu bibliotēkā. Un šajā jaunajā romānā galvenā varona pārceļās no saulainas Kalifornijas uz drūmo Angliju, un viņi iepazīst skolā dīvainu tīneidžeru grupu, kuru praktiski terorizē visu skolu, bet viņi sajūt ar viņiem radnieciski saites, tiek ievilkta raganu nakts pasākumā, un viņa tad kļūst par vienu no raganām, un viss ir kārtībā līdz brīdim, kamēr viņi iemīlās Ādamā, un viņi ir dilēmas priekšā, vai izmantot tumšos spēkus, lai iegūtu puisi. Nikolas Spārks arī jau ir tulkots latviešu valodā. Šoreiz tiek piedāvāts Safe Heaven. Tas ir romantisks stāsts. Caurīja doma, ka mīlestība sāpina, lai iemācītos mīlēt no jauna, ir jāiemācās no jauna uzticēties. Pamatā ir diezgan ierasts sižets, kad jauna meitene pārceļās uz mazpilsētu, lai sāktu jaunu dzīvi un aizmirstu pagātni. Un, protams, kaut kas uzrodās jauns viņas dzīvē, bet joprojām traucē vecie noslēpumi. Latvijā ir pazīstams seriāls Mazās jaukās mēlēs, un šeit ir pieejama grāmatu versija, bet gan 1., 3. un 4. daļa, pārējās daļas ir ceļā uz bibliotēku, bet var jau iesākt lasīt, jo grāmatas nav saistītas, tas nav tā kā turpinājums, tas ir kā katra sērija sākās no jauna katrā grāmatā. Arī visiem jau pazīstamais Patriks Ness ar savu triloģiju Hausa spēles, un angļu valodā ir pieejamas visas 3 daļas, ja latviešu valodā ir tikai 2. Šeit ir vēl viena grāmata, kas turpinās. Tas ir Džordžs Martins, kopumā 5 grāmatas, un angļu valodā ir pieejamas jau visas 5. Šeit ir 3., 4. un 5. daļa. Un šeit ir vēl vienas triloģijas noslēgums, Camille Garcia daļās būtnes nobeigums Beautiful House. Tātad grāmatas jūs varat saņemt galvenajā bibliotēkā, uzrādot lasītāju karti vai studentu apliecību.